Radio Alise Plus spīdova jūsim nedēļas jaunumu apskatu latgalīšu valodā ziņas bez robežu. Studijā Juris Saukāns. Ukraina i Krīvija vīnojās par vītēju pamīru pi Zaporižjas atomelektrostacijas. Tas ļaus sokt vajadzīgus remonta darbus 750 kV elektroporvadis linijā. Kā ziņoja apvienotūs Nāciju organizācijas Starptautisko atomenerģijas aģentūra, kurai itū procesu uzrauga. Dzesiešanai vajadzīgo elektroenerģija vairāk kā 2 mēnešus tika pīgodota pa vīnu 2 raizes vojoku linijai. Darbūs pīzdala gan Ukrainas, gan Krīvijas tehniķi. Vācija, Francija un Lielbritānija kopā ar Ukrainu izstrādāja plānu Krīvijas iesaistīšanai sarunos par kara izbeigšanu. Bloomberg, atsaucot izolūtim, viestēja, ka spīdīņas Kremļi pasastiprināja, Ukrainas karaspēks roda aizvien lielākus panākumus ar dronu uzlidojumiem dziļi Krīvijas teritorijā. Pazaroda ir noteiktas pretestības pazīmes pašos augstākajos līmeņos Moskavā. Armēnijas premjerministrs Nikols Pašiņjans noraidīja prasību rēkot referendumu par dazavīnošanu Eiropas Savienībai, nosaucot tādu par neloģisku, cik valsts nav oficiāli izsniegusi pieteikumu vai nav tivai kandidātu valsts statusam. Iepriekš Krīvijas prezidents Putins kritizēja Armēnijas tuvināšanos ar Eiropas Savienību, uzastojot, ka daļība obejos blokos nav iespējama. Virs Amerikas Savienotos Valstu ziemeļaustrumiem eksplodēja meteorīts, kuro sprodziņa jauda ekvivalenta 300 tonnam trotila, tā paziņoja NASA. Ugunīgo bumba nedēļas sākumā porzavīto ar otrumu 75,000 km/h apmēram 60 km augstumā, izraisot 2 skaļus sprodziņus i līkūt drebēt mojam. Jūnijā stājušies spēkā izglītības likuma grozījumi, kas aizliedz izmantot mobilus telefonus skolos līdz 9. klasē. Faktiski izmaiņas tiks realizētas līdz ar jauno mocību gada sākumu pēc vasaras brīvlaika. Līdz šam laikam aizliegums atsatīcējis skolānim līdz 6. klasē. Šonedēļ Latvijā notika trauksmes sirenu pārbaude. No 164 uzstādītām sirenām nanostrādā viņa vīna īreica. Pārbaudes laikā iedzīvotāji visā Latvijā pirmo reizi saņēma arī testa paziņojumus savos telefonos, ļaujot pārliecināt par sistēmas tehnisko gatavību. Zemkopības ministrs Uldis Augulis aicināja nostiprināt samazināto PVN likmi maizei, pīnam, svaigai gaļai kā pastāvīgu normu, lai pasargātu patērētāju mokus. Izsūla pieprasīt šos likmes saglabāšanu i nākošo gada valsts budžetā. Ministru prezidents Andris Kulbergs, teikoties ar valsts prezidentu un Latvijas pašvaldību savienību, nosauca 3 prioritātes – pašvaldību finanšu izliedzināšanas modeļa sakārtošana, papildu atbalsts Latgolai un austrumu pīrobežai, kā arī birokratijas mazināšana. 27. jūnijā Latgolā iecerēta valdības izbraukuma sēde. Valsts policijas Latgoles reģiona porvalde sadarbībā ar speciālos uzdevumu bataljonu ir veikusi 10 kratēšanas Riezekņī, Riezekņas un Madones novados, atklājot 2 marihuanas audzētavis. Aizturētas 4 personas, izņemti 13 šaujamieroči, ieroču sastāvdaļas un skaidra nauda. Ar devizu Daugava vīnoj Daugavpiļs sviņ turpinājās gada gaidētokais pasākums Daugavpilī. Svātku priekšvakarā pašvaldības pārstāve nolika zīdus pilsētas bijušos vadītāju piemiņas vītos, iedzīvotāju ierteibai un drošībai svātku laikam izveidota interaktīva karte ar visam norises vītom un patvēruma punktiem, kas atrunama aplikācijai Google Maps. Svātku laikā 6. un 7. jūnijā braucieni Daugavpiļas autobusos un tramvajos ir bez maksas, tiek nodrošināti tāpat arī papildus reisi. Daugavpiļas Olimpiskais centrs šonedēļ parakstīja līgumu par ledus halles rekonstrukciju un energoefektivitātes uzlabošanu par kopēju summu gandrīz 3 miljonu eiro apmērā, saņemot Altum finansējumu. Būvdarbi sāksies nākošā gada aprīlī, un pilsēta raizī iegūs 1 miljona eiro kapitāla atlaidi, kas nebūs jāatgriež. Daugavpiļas pašvaldība sagatavojusi tehnisko dokumentāciju jaunu autostāvvietu izbūvēja vairākos pilsētas mikrorajonos. 18. novembrā arhitektu Bauskas un Tartu īlos. Tāpat uzņēmums Lobby Kortošana D socis grants ceļu molu pļaušanas sezonu un aicināja darbā sezonas strādniekus. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežiem saturu atbiļcījā Alise Plus, projektu finansēja Mediju atbalsta fonds. Mīrēgu un skaistu nedēļas noslēgumu visiem jūsim!